Kas ir galvas smadzeņu kontūzija? Labdien, mani sauc Jānis Šleziņš, esmu ārsts neiroķirurgs, praktizēju Rīgā, Latvijā, un šodien es gribu nedaudz pastāstīt par galvas smadzeņu kontūziju. Diemžēl ļoti aktuāla tēma dēļ mums kaimiņos notiekošā kara Ukrainā, kur katru dienu sprāgst lādiņi, triecieni viļņi no sprādzieniem traumē daudz cilvēks, un galvas smadzeņu kontūzija ir ārkārtīgi bieža lieta. Tātad galvas smadzeņu kontūzija pēc klasifikācijas atbilst smagai galvas traumai. Un kas tad tāda kontūzija īsti ir? Lai mēs saprastu, kas ir kontūzija, mums ir jāsaprot nedaudz par ļoti primitīvā līmenī par galvas uzbūvu. Tātad mēs zinām, ka galva sastāv pa lielam no galvaskausa, kas ir no kaula, kas ir mūsu dabiskā ķivere, kas pasargā galvas iekšpusē esošās smadzenes. Tātad smadzenes ir trausls orgāns, un daba ir parūpējusies par to šī orgāna aizsardzību, izveidojot mums galvaskausu, kas ir mūsu dabiskā ķivere. Galvaskausa iekšpusē smadzenes varētu teikt, zināmā mērā peld smadzeņu šķidrumā. Tātad nav tā, ka galvaskausa iekšpusē atrodas tikai smadzenes, bet tur viņas atrodas smadzeņu šķidrumā un kaut kādā ziņā peld. Un vienlaicīgi smadzenes ir tādas želē veida konsistences. Ko es ar to visu gribēju teikt? Kad liela pātrinājuma vai bremzēšanas situācijas laikā smadzenes galvaskausa iekšpusē var nedaudz pārvietoties. Tātad kontūzija ir situācija, kad traumas rezultātā galvaskausa iekšpusē esošās smadzenes, jo strauju pātrinājuma rezultātā atsitās pret galvaskausa iekšpusi spēcīgi, un šī smadzeņu viela tiek traumēta tādā veidā, ka viņā izveidojas nelieli asins izplūdumi, jeb kontūzijas perēkļi. Šie kontūzijas perēkļi rodas smadzeņu garozes, jeb smadzeņu ārējās daļās, tajās smadzeņu daļās, kas ir tuvu kaulam, jo pēc traumas mehānisma mēs zinām, ka smadzeņu bojājums rodas tieši smadzenēm atsitoties pret kaulu. Tātad situācijas, kad cilvēkam ir asins izplūdums kaut kur dziļi smadzenēs, kaut kur galvas smadzeņu vidū, tad tā visdrīzāk nebūs kontūzija. Kontūzija vienmēr ir kaut kur kaula tuvumā. Tātad asins izplūdumi kaula tuvumā. Ļoti interesanti un būtiski ir arī tas, ka cilvēks pēc šādas pārciestas smagas galvas traumas sākotnēji un dažkārt arī visu turpmāko laiku var justies relatīvi labi vai pat pavisam labi. Tas ir saistīts ar to, ka smadzenes pašas kā tādas ir sāpju nejūtīgas. Ja smadzenēs ir asins izplūdums, tad to var arī pilnībā nejust. Tātad cilvēkam nav nekādas sāpes. Tad, kad cilvēkam sāp galva, tātad sāpju jūtīgā struktūra ir smadzeņu apvalki. Ja cilvēkam sāp galva, tad patiesībā sāp nevis smadzenes, bet sāp smadzeņu apvalki. Līdz ar to asins izplūdums pašās smadzenēs iekšā var arī neizraisīt nekādas sliktas pašsajūtas. Ar ko šī situācija ir viltīga un bīstama, ka pēc šādas pārciestas traumas mēdz būt situācijas, kad trauma ir notikusi arī bez samaņas zuduma. Cilvēks var sākotnēji justies ļoti labi, nav nekādas pazīmes, viņam nekas nesāp, viss it kā ir normāli. Taču šāds cilvēks atrodas bīstamā stāvoklī, jo šie kontūzijas perēkļi, jeb mazie asins izplūdumi, var ar laiku turpināt attīstīties, tātad asiņošana var turpināties, un šie asins izplūdumi var pāraugt lielos asins izplūdumos, jeb hematomās, kas jau prasa ķirurģisku iejaukšanos un ķirurģisku ārstēšanu. Mēs bieži vien esam redzējuši situācijas boksa mačos vai dzirdējuši par tādām situācijām, ka cilvēkam boksa mačā viņš saņem sitienu pa galvu un sākotnēji šķiet viss ir kārtībā, viņš dodas mājās un pēc kāda laika viņu atrod mirušu. Protams, ka katrs gadījums var būt savādāks, bet vislielāko ticamību tas bija tieši tas, ka cilvēkam izveidojas kontūzijas perēkļi, viņš it kā jūtās tīri apmierinoši sākumā, bet aizejot pēc kāda brīža šie asins izplūdumi sāk attīstīties, izveido hematomu, un pat cik galvaskausa ir slēgta struktūra, kurā pa lielam atrodas tikai smadzenes un smadzeņu šķidrums, ja tur iekšā izveidojas arī liels asins izplūdums, tad skaidrs, ka smadzenēm vietas paliek mazāk un smadzenes tiek nospiestas, un tas var būt iemesls
pacienta nāvei. Līdz ar to šī trauma ir arī gana viltīga. Tāpēc ir slimnīcās, visās slimnīcās un neatliekamās palīdzības uzņemšanas nodaļās ir izstrādāti kritēriji, lai veiktu kompjutera tomogrāfijas izmeklējumu galvai. Viens no pamata kritērijiem ir traumas mehānisms un traumas smagums. Ja mēs, protams, esam vienkārši ieskrējuši durvju stenderē, tad tā nav nopietna, tāda tik spēcīga trauma, kuras rezultātā varētu attīstīties asins izplūdums smadzenēs. Taču, ja mēs esam cietuši autovārijā, atsitušies pret automobīļa stūri vai izlidojuši caur stiklu, tā ir pilnīgi cita trauma, cits traumas mehānisms un cits traumas spēks, un šādā gadījumā cilvēkam obligāti ir jāuztais kompjutera tomogrāfija, lai mēs izslēgtu šo te kontūzijas perēkļus smadzenēs, kas ir potenciāli dzīvībai bīstama situācija. Ja? Uztaisot bildes, cilvēkam var nebūt nekādu asins izplūdumu smadzenēs, un tad mēs varam izelpot. Šim cilvēkam nav dzīvības briesma, un turpretī pilnīgi cita situācija, kad cilvēkam ir asins izplūdumi smadzeņu vielā. Šie asins izplūdumi var progresēt, izveidot liels asins izplūdums, un tāpēc šādam cilvēkam ir jāatrodas slimnīcā, ārstu uzraudzībā, kuru viņam pasliktināšanās gadījumā var sniegt palīdzību jebkurā diennakts laikā. Lūdzu, saprotiet pareizi, ka galvas smadzeņu kontūzija nenozīmē, ka viņa vienmēr paiet bez jebkādām izpausmēm. Es gribēju teikt, ka galvas smadzeņu kontūzija var paiet bez izpausmēm, tātad cilvēks sākotnēji jūtas labi, viņam nav nekāda traucējuma, bet te pašā laikā viņam ir šī galvas smadzeņu kontūzija, bet lielā daļā gadījumu galvas smadzeņu kontūzija tomēr rada smadzeņu darbības traucējums. Bieži vien kara apstākļos lietotais termins shell shock, jeb šāviņa, jeb lādiņa eksplozijas rezultātā, triecienu viļņa eksplozijas rezultātā gūta galvas trauma izpaužās kā smadzeņu darbības traucējumi, kas varētu būt valodas raustīšanās, dažādas neapzinātas, jocīgas kustīgas ķermenī un tā tālāk un tā joprojām, kas liecina par smadzeņu darbības traucējumiem.